Laba diena no Kauguriem. Esam Kauguros, esam drusku mainījuši lokācijas vietu. Sakarā to tā vieta, kurā es gribēju tikties, tā ir bijusi mana dzīves vieta, bet šo daudzo 20 gadu laikā izskatās, ka nekas ar telefonu sakariem nav uzlabojies tur. Tā kā es dzīvoju Kauguros, kaut kāds 10 gadus nodzīvoju, tad bija problemātiski, ka telefonu sakariem tur kaut kāda interesanta vieta bija, pat faktiski, ka tu piebrauc pie mājas, gribi iebraukt garāžā, klausies radio SVH, tuvojusies garāžai, tev sāk skanēt lietuviešu radio, kaut kāda mitoloģiska vieta. Ja? Un tieši mēs gribējām tur to laivu palaist no tās vietas. Faktiski viņa tāda vēsturiska, varētu teikt, tāda motivējoša lieta. Tā ir lieta, kas ir galvenā mana motivācija faktiski. Viena motivācija, tomēr man sāp viss, kas notiekās Latvijā. Otra, kas arī skan manu personisko dzīvi. Tā ir vieta, ko es veidoju savai pirmajai ģimenei. Bet daži tie, kam nepatika tas, ka Kalnozols iebilda kā tā. Manam uzņēmumam jāmaksā 500 000 latu kukuļos, lai viņš nopelnītu 50 000, izdarīja visu, lai šo vietu relatīvi iznīcinātu, un lai faktiski arī manu pirmo ģimeni iznīcinātu. Ja tāds Stasi, VDR, Vācijas Demokrātiskās Republikas drošības dienas saucās Stasi, un Stasi savā laikā bija izdomājusi tādu lietu. Viņi gribēja, Demokrātiskā Republika Vācijas gribēja iekļauties starptautiskā vidē, un viņi gribēja pārtraukt to, kad iepriekš, ja tu bija kāds citādi domājošs, neiekļāvies viņu mērauklās. Pirms tam cilvēks vienkārši vai nošāva, piekāva, ielika cietumā, un te viņi nolēma, ka tas nav ētiski, vajag rīkoties savādāk. Un te viņi nolēma izstrādāja speciāli tādu Zerzecung saucās metodi, kurš pamats ir tev psiholoģiski iznīcina, ja? Faktiski ir tāds kritiskākais ir tas, ka tu faktiski izdari pašnāvību, nākamā zemākā pakāpe, ka tu nokļūsti psihiatriskā slimnīcā faktiski, ja? Un tā ir metode, kā tev psiholoģiski iznīcināt kā cilvēku. Un faktiski es izgāju šādām maltuvei cauri, ko nozīmē Zerzecung, ka tev psiholoģiski cenšas iznīcināt, ka tev tuvinieki tev runā pamets, runā visādas nejaucības, atsevišķina tavs tuviniekus, tavu uzņēmumu un nomēl no, smagi, psiholoģiski smagi tas bija tas brīdis, ka tev visur pa teviem apkārt ir visādi nomēlinošana. Ģimenē nesaskaņas, sieva uzvedās kaut kā sociāli neadekvāti, bērni uzvedās netāli neadekvāti. Ja, tas faktiski ir tāds piemineklis, viens no pieminekļiem, kāpēc šo sistēmu jāizliek. Jo faktiski to aiz šīs visām darbībām stāvēja šīs sistēmas uzturētāji. Tie, kas koordinē šīs būvkarteļa kukuļu skēmas, tie, kas saņēma šo 500 000 latus tenī laikā, ja, viņi iedomājās, kā tā. Un es brīnos faktiski par tiem visiem daudziem uzņēmumiem, kas arī tenī laikā bija RBS, Skals, vēl, kāpēc viņi klusē? Kāpēc viņi klusē par Šķēles kungu? Kāpēc vienīgais Kalnozols nebaidās pateikt par to, kas ir? Jā, savā ziņā Šķēles kungs kontrolē mūsu drošības dienestus. Teikšu, kungam ir ļoti labas attiecības ar tā saucamo naudas varu. Man liekas, ka Šķēles kunga arī naudas var turēt pautiem. Ja. Bet faktiski šis kungs būtu viens no tiem, ja mēs gribam vainot, kāpēc latviešu tauta izmirst, kāpēc mēs ejam miljardu parādos iekšā, kāpēc mūsu valsts izsēmnieko ik gadu miljardos, tad tas būtu viens no tiem vainīgiem, nevis mūsu tautas priekšstāvji, ministri. Jo faktiski daudzos gadījumos šie tautas priekšstāvi vai deputāti, ministri ir tikai marionešu lēles Šķēles kunga rokā. Un faktiski par viņu varbūt arī neraksta, bet viņš stāv aiz ļoti daudzām lietām. Un ja mēs gribam mainīt sistēmu, tad mums jāizdara viss, lai tādas Šķēles nevar paslēpties aiz partijām. Nevar manipulēt ar šīm partijām. Nevar būt, ka deputāti šīs Šķēles kunga rokās ir tādas marionešu lēles. Un pirmais, kas mums ir jāizdara viss, lai pirmkārt izpildu varu. Nav
kaut kāda politiskā izpildvara, politisko atbildību, ja, ka faktiski neviens uz doto brīdi neatbild par to, ka mēs grimstam miljardu parādos, tauta izmirst, ja, izsaimniekot, neviens neatbild, ja, pat arī politisko atbildību neatbild. Jo tas jau faktiski notiekās vēl viņu saimnieku interesēs, ja kaut kas notiktos ne saimnieku interesēs, to, kas maroniešu lēlas kustina, tā varbūt kaut kas mainītos, ja. Bet tas, ka tauta, 400,000 tautas dzīvo verga eksistencē, tas nospļauties šim Šķēles kungam. Ja, ka tauta izmirst, nospļauties Šķēles kungam. Galvenais, lai viņa sievietes ik gadu saņem 20 miljonus. Ja. Kas notiekās tālāk valstī? Pie vienas vietas, ja. Tad pirmais, ja mēs gribam izņemt šo striķīšu no Šķēles kunga rokām, lai viņš nerausta šos deputātus un ministrus, ir, lai šis ministrs prezidents ir izpildvar, ir profesionāls. Nevis vakar viņš bija nabaga mājas sētnieks, šodien jau viņš ir, kā sakot, ministra prezidents, jā, vai labas grāmatvedis, vai labs jurists, jā. Vai tas ir cilvēks, kurš ir pieredzējis vadīt, organizēt, kontrolēt daudz struktūra vienības un daudz cilvēku darbu, ja, un pieredzējis, ja, jūt to darbu, ko viņš dara, ne tikai zinoši, bet arī jūt šo darbu, ja. Otrais, lai mēs izrautu ārā Šķēles kungam šīs striķīšas, viņš nevarētu manipulēt, nevarētu, kā sakot, realizēt savas idejas. Ir tautas priekšstāvjiem jābūt tautas priekšstāvjiem, nevis no kaut kāda politiska partijas sārakstais, kur ir nošķēlies Šķēles kungs, kurā viņš ir akceptējis šos cilvēkus, kurās vietās viņi būs un kurās nebūs, un uz kuriem cilvēkiem tiks ieguldīta valsts nauda, lai viņus reklamētu, lai viņi nokļūst saimā, un kuriem netiks, ja, kur vienkārši būs balasts šam sārakstam. Ja. Tas ir nākamais jāizdara, lai tautas priekšstāvs. Un, lai mēs izdarītu viņi patiesi tautas priekšstāvi, jāizdara tas, lai nevis politiskās partijas izvirza tautas priekšstāvs, bet tauta izvirs. Ja? Mums ir 43 administratīvā apgabala, 43 novadi. Un tikai loģiski un saprātīgi, ka no katra novada nākšu tautas priekšstāvs, kas pārstāv šī novada intereses. Ne tā kā daba uz doto brīdi Kalnozols braukā pa visu vidzemi apkārt, lai tiktos ar iedzīvotājiem pārliecināt, nepiedalīties šī nelietīgā spēlē, ja? Bet viņš varētu savā ropažu noftā pabraukāt apkārt ar iedzīvotiem tikties, ja? Jo man fiziski nav iespējams to izdarīt ar visu vidzemes apgabalos, ja? Ja man ir nauda daudz, tā kā Šķēles kungam, ja? Tad es varu izgatavot avīzes, reklāmas likt, lielas posterus, tur visur Lūksne lielās Kalnozolas sejas saliks, lai tauta tik kodēta, ka jābalso pa Kalnozolu, ja? Tad jā, tad kaut kas ir darāms. Bet tieši šis, ja cilvēks nāks no novada, viņš varēs ar katru iedzīvotāju tikties izrunāties, katrs iedzīvotājs varēs iepazīt klātienē šo savu tautas priekšstāvu. Ne tā tagad viņš iepazīs lielākoties caur kaut kādiem mēdījiem un tā tālāk, ja, un faktiski tauta netic vairāk visam tam, kas notiekās šeit, ka viņi atkal kārtīgi apmānīs, ja, faktiski uztaisīts vēlēšana kampaņas reklāma un beigās tiek apmānīts, pie varas paliek Šķēle, ja. Tāpēc aicinu tautu darīt visu, lai 3. oktobrī izmainītu šo sistēmu, lai mēs iegūtu gaišu labklājības nākotni tautai, nevis naudas varai, kas mums faktiski valsts izsaimnieko ik gada miljardos. Un, ja mēs to neizdaram, mēs iedzinām zārka naglu mūsu valstī. Un darām visu, vienojamies, zvanam, rakstam, tiekamies, runājam, kā to izdarīt. Tieši tā aptuveni, kā darīja atmodas laikā. Atmodai bija know-how, kā izdarīja. Pamodināja tautu un ar šiem augstākās padomas lēmumam tika izslausīt komunista varu vēstures mēslainē. Uz doto brīdi mums jāizdara līdzīga lieta. 3. oktobrī ar 15. saeimas lēmumiem jāizslauk šī naudas varu vēstures mēslainē. Un mūsu tauta ir diža tauta. Mūsu tautas vēsturē ir piemērs, kad mūsu senči, latviešu strēlnieki izslaucīja vēstures mēslainē aristokrātu varu. Un mūsu pienākums, baltu gaismas tautas pienākums pasaules tautu priekšā, ir izslausīt šo naudas varu, šo nelietīgo varu, kur dzen mums
kas ir cīņā par iztiku, par naudu. Vienalga, kā nopelnīt, ja? Un galvenais ir nauda, kas ir dzimteni pie vienas vietas. Ja tu nodarbojies ar politiku, tā kā Kalnozols tagad mēsls nodarbojas ar politiku, viņam tur pie silas vajag un tā tālāk. Ja Kalnozols dzītos pakaļ naudai, paņemtu bankas kredītu, viņš būtu godājams cilvēks, ja? Nu, naudas svars skatu punktu, ja? Tāpēc aicinu visus pamosties un visus piedalīties Saeimas vēlēšanās, lai uz Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī visiem aiziet un nobalsot. Nevis par personālu maiņu krēslos, bet par sistēmas maiņu. Kā es jau teicu, 3 pamatpunktos, jā, izpildvaras punktos, tautas priekšstāv punktos un viena atbildīgā par visu to, kas notiekās valstī. Jā. Nevis kaut kādā zoodārzā tapušam, bet tautas vēlēt prezidenti. Es vēlreiz parādīšu, cik skaisti šeit ir. Kā Jūrmālas doma faktiski ir sakopuši šo apkārtni. Šeit bija tāds nolaists mežiņš, tad, kad es šeit dzīvoju. Un jāsaka liels paldies Strukšņa kungam, Mežecka kungam, kā sauc izpildu Stobovu kungam, izpildu direktoram par šo skaisto sakopto pilsētu. Un liels paldies ar to, ka viņi Mežecka kungam, kur spēja saorganizēt un izveidot šo varu Jūrmalā. Nevis tā, kā tagad viņi Saeimā no 10, 20, tur 10, 9, 5 partijas, tur veido kaut kādas koalīcijas. Tāpat tās bija arī pirms Kata Trukšņa. Ja, bet tieši ar Romānu Mežecka palīdzību mēs esam ieguvuši vienu patiesu spēku, kas rūpējās par Latvijas, par Jūrmalas iedzīvotājiem. To pašu mēs arī izdarīt 3. oktobrī, iegūt spēku 51 tautas priekšstāvu, kas izmēž naudas varu vēstures mēslainē, kas mums dod gaišu labklājības nākotni. Bet mums jābūt vienoti stipriem, to mums jāizdara. Un pienākums, kuram aiziet nobalsot, ir 3. oktobrī. Un par sistēmas maiņu, nevis par personālu maiņu krēslos, bet par sistēmas maiņu. Paldies par uzmanību. Tālāk mēs aizbrauksim līdz Spunciemam. Mēs ticam, mums izdosies. Iedosim sievai iespēju izslēgt.